Man reāli tas ir hobijs. Vienkārši tas dod kolosālu gandarījumu. Vienalga, vai cilvēki dzird, vai cilvēki nedzird, tas ir pilnīgi vienalga. Es to daru vienalga. Šitā, tā kā kādreiz Jēzus staigāja pa pasaules, sludināja savējo mācību, viņu jau neviens nedzirdēja. Tad šeit jau tas pats, mēs tagad varbūt ejam stāstam, tur kāds pasmējās, kaut ko nedzird kāds, jā, bet tas jau nekas, tas jau nemazina ātrumu, un tu tāpatās zini, kāpēc tu to dari, un turpini to darīt. Uzlabo pirmām kārtām pats sevi, pilnveido pats sevi, uzlabot arī caur sevi pasauli un radot atkal pārpilnību īstenībā. Tā ir savā domāšanā vispirms pārpilnība nāk domāšanā, apziņā, un tad viņi ienāk fiziskajā līmenī. Viņi agrāk nevar ienākt, kamēr tu viņu neesi pieņēmis ar katru savu šūniņu. Tad, kad tu esi atstrādājis to sevi, tad tev ļoti viegli nodot to citiem cilvēkiem, tāpēc, ka tu saproti, kā tas strādā.